ka jūs te visu nodrošināt. Man tas sludinājums saglabājies, Mērī. Es esmu cilvēks. Es pretim nekad nerunāju neko. Labi, kad sajaucām maisu, es vienkārši pārgurām, jo mums tā uznāca visi tie... Es nevaru viņu sazvanīt, ko sazvanīs taču? Pazvanīsi vēlāk. Nē, šitā katru rītu šitā bļauju. Ko katru rītu, vai es bļauju, meitenes, jūs kliedzat, jūs esat stāv un klausos? Tāpēc, ka nervi vienkārši vairs nervi netur, tas nav iespējams. Visu laiku acis pārbolījusi. Kāpēc viss tu turi? Es saku, es tūlīt aiziešu, piedodiet, lūdzu, aiziet. Kāpēc tu iet pārlidot tā, kā tā pīļu māte lidoja pāri? Man aizrāda par to, es saku, bet viņas tā aiziet, kas tur? Nevar normāli pateikt, lūdzu, nav šodien. Labi, meitenes, jūs gribat iet projām, es jūs neturu, nepavisam un galīgi. Mēs nevaram sadzīvot, tas ir skaidrs. Tāpēc, ka jūs nevarat sadzīvot, mēs varam sadzīvot. Lai cik mūs apvainojam par šito laiku, ja? Mēs vienmēr aiziesim, sakošam zobus, mēs aiziesim, tas nav labi, šits nav labi. Mēs jau tā ar viņu, nezinām, kas mums tagad, mēs pat aiz žoga nevaram aiziet. Vakar atbrauc znotam tēvs, ņirgājās, viņš saka, viņš Svidankas atbraucis, viņš saka, mīļā stundiņa. Žogi, riņķi, suņi klāt pie sāniem. Viņš saka, bail smēķi padot. Viņš skatās uz mums tā kā uz bonzenēm. Jābrauc ar netīram sūdainām drēbēm uz veikalu jābrauc. Nevar normāli, kā cilvēks nekur neaiziet, neaizbraukt, 30 dienas. Kā no rīta 6 vistas, tā 9 vistas. Gaismu ieslēgt, vārds attaisīt, suņus piesiet, suņus atsiet. Un visu laiku viens un tas pats, kā paprast brīvdienu, ak, Dievs, kas pa traģēdiju, abām jāsēs pie tavs diršas klāpi. Tev ir meita tagad mājās būt, viņa rītā nevar pasēdēt, paklausies, kādas problēmas? Nerisinām to jautājumu. Tieši tā, ja tu neko nevar atrisināt, tad tās ir tavs problēmas, ne manēs. Mani jāsēž jādomā, kādu gaļu, cik jūras atvedīs un visu pārējo, un beigās sev parāda. Tā jau bija plānots. Tā jau tas bija plānots. Es atradīšu internetā, man ir saglabāts tas, kur kā... Ko jūs no manis gribat, meitenes? Neko mēs no tevis, vairāk neko mēs negribam. Mēs gribējām, lai jūs cienat, lai cik jūs bļāvāt. Es uzskatu, ka mēs ar Vinetu vienīgās, kas visu izdara, vistas jākop, tas jādara, šitas mums bija saplānot šodien, iztīrīsim kūti, nokausim cāļus, viss būs izdarīts, kādas problēmas mērīt. Tagad jūs labi, kausim visus broilerus nost. Tas nozīmē, ka jūs gribat mūs vācties ārā. Jā, tikai vispirms padarat līdz galam. Nē, dari pati tagad. Likvidējies, kā tu gribi, man tas neinteresē, uz mani tas neatiec. Šieta saviem poļiem, lai saviem galā, man ir pilnīgi pie diršas tikai, lai man šitas viss nav. Es jau saku, man drīz galvu jau, es jau sviestā sajiešu. Visu laiku tu ej, un tik visu laiku trīcošām rokām. Tā, kādi sūdi šodien gaidāt? Kas atkal būs? Tur noteikti nebūs izslaucīts. Tā, tur, ja Mērī nepateiks, 100% būs jūras. Jā, vakar, kāpēc klēca kaut ir? Zai, bala visas klēcis. Man viņi nevajadzēja, un viņi bija ciet, Priecājies, būtu uztraucies, ka viņi pa nakti vaļāja, pa to būtu jāuztraucās. Nē, es esmu visur strādājis, bet šitāds... Nē, šitāds brīnums es pirmo reizi redzu. Jo, tu zini, kā tu izturies, tā kā baronu laikos, ka bija barones staigā pa sētu, un visi kalpeļi nolemtie pakaļ. Vot tā apmēram ir. Es nevēlu nevienai jūs protēs, es nevēlu nevienai jūnotāru. Pričom tur tas ir? Bet kāpēc tev mēlēji, nav ne protēs, ne invaliditāte, ka tu, ļeveni pa pasauli. Tu saproti, ka man viss nāk apakaļ, ko tu runā. Kā tu man ķengāji? Vispārdījās vienu nekonsekvenci. Kāpēc man nāk apakaļ tavi vārdi? Ak, to tu nezini, ka tu esi stāstījusi, ka maniem bērniem nesot ko rīt, un es somām nesot no tevs ārā. Kā tev nav kauna manus bērnus apvainot, ka viņiem nav ko ēst? Tu lūrus savējiem. Nerunāsim par visām pārējām ķengām, ko tu esi staigājusi un izķengājusi.
Kādas esot man, kā es uz tavu īpašumu esot aci uzlikusi. Tu biji hītrēja bija. Pareizi atrast muļķi, kas tev kalpos. Tu atnāc apakaļ prasījies, pareizi? Jā, tikai tu atradi muļķi, kas kalpos. Tagad tu teici, pareizi, es jau tev pa pārvaldnieku ieliku, 24 stundas tavā vietā. Jā. Es saku, tu tā kā baronesi uzvedies. Tās arī, viņas staigāja pa sētu, un vēl viņām paklājīgi bija jānoliek. Lai kājiņas nenosmērē. Tu esi tik naida pilla un... Jā, es esmu, un tas ir pateicoties tev, es ne ar vienu saimnieku, ne ar vienu priekšnieku neesmu šķīrusies ar šitādiem skandāliem. Man jebkuram es varu piezvanīt bez problēmām un saka, Šovina, davai brauc šurp. Ar tevi tas ir brīnums, es tev saku, un pirmo reizi man šitā kāds ķengā. Pirmo reizi. Nevajag ķengāt vienkārši cilvēks, vajag domāt, ka tu runā, vajag domāt, ar ko tu runā. Kad pasauli ir maziņa, viss par īņķiet. Tu vairs var nerunāt. Nu tagad es aiziešu varēs atkal ķengāt par visu pasauli. Absolūti, pat puti neatvērst. Jā, kāpēc tu nebija otrajā dienā pārsteigts, kad tu iesauc viņu iekšā galvenais, pēc tam tur viņa bija, labi, es vainīgi biju, Jaņčuks bija vainīgi, tu pa galdu sēž, tad tu stāji 9 mēnešiem man maizi lūdzās. Taču vajag domāt, kā tu uzvedies, tā apnāk, rokas viņai trīc. Viņš saka, ak, Dievs teitiņ, es taču ko neprasīju. Tas man tēvs māte tik inteliģents cilvēki, tu man tēvs pazīst. Mana mamma dakteri bija. Man jāklausās, ja man nebūtu tie 5-6 gadi mērī, es te nekad kā nebūtu spēru. Bet es domāju, ka te cilvēci... Kādu? Es tev saku, čereiz zeņ, tu kliedz, paklausies. Mēs visi... Mēs nākam ārā. Es saku, Vineta, tūlīt atkal. Mēs aitem izdarām, sakārtojam visu. Ko jūs te sēžat? Man vispār jābrauc ārā no mājām. Ko jūs te neiet Luna mērī par to? Bet jums vajadzētu saprast arī, kāpēc, vai mēs esam izgulējušies, vai neesam izgulējušies. Nē, es taču viņu taču pa visu pasauli izstāstījuši, ka es tikai visu laiku guļot. Visu laiku es guļot, es neko nedarot, visu laiku guļot. Nes kāpēc, bļaļ, visu laiku tonnām tās poļu viss, kas grieza, bļaļ, pa naktīm pakoja, lai viņas aiziet tev uz tirgu, lai tu, bļaļ, piķi dabūtu. Kas to darīja? Tu pati tad gulēji gultā ar augstu dirsu, seklu vēl paņēma un uzdirsa, bļaļ. Kauna nav, abas divas ar to čangalenu vienādas esat. Mēs taisām naudu, mēs esam... Jā, beigās, paņem un mūsu tāds idiots uzskata. Es nezinu, kā stuni ārā, tikai lūdzu, nevajag atkal jūs griezat sabraukt uz otru pusi. Te jāmūki, saprot, tagad Tobīts, kas staigā asīt ierāvus, tā arī mums, bļa. Nē, tas, ja jūs gribat tā ir cita lieta, tā jūs darīt. Neviena var, Te jāmūki, jo savādāk trako mājā vieta jau ir garantēta jau. Jūs jau vakar devāt mājienu, ja jums nepasīk aizvāt, es domāju, kad vismaz nomierināsies priekš kam tas naici, vai tiks mēs 2 cilvēki. Mēs vēl nezinām, kas atkal rīt būs, vai stūri, vai nebūs. Mīļaizies 400 un 100 broileri, nu ir traģēdija mājā laugaļi. Nē, nekas nav jādara, viņi visi paši dara, sūdz ienes, iznes, barība ienes, iznes, viss pats notiek, viss mazgājās, visas ķeskes, visas lupatas pašas mazgājās. Nē, mēs taču guļam, visu laiku tik guļam. Es taču teicu, šī mājā, es teicu, kā tu 6 piecelsies, tā līdz pat tumsai, nedodies apsēdīsies būs tā. O, tu vēlāk nevarēji ēst? Ko jūs te staigājat? Kāpēc tas nav izdarīts? Kā ta nē, es toreiz atveda Jūris Vistas paklausies, un ka tieši pirmajā dienā, kad viņa, otrā dienā, kad viņa griez, kas tu teici, pakaši, vēlāk nevarēja paēst? Nu vēlāk tas bija tā, nevis 2 dienā, bet 9 vakarā, ka pabeidzāt, tas saucās vēlāk. Jā, kā tad tagad tu mums esi balta un nevainīga, nevienam neko neesi stāstījusi, neko neesi darījusi. Jā, bet kāpēc man cilvēki pazvan un saka, Vineta, klausies, tu zini, ko pa tevi runā? Es saku, kā es varu zināt? Visu
noskaidīt. Un saprot, tie cilvēki, viņi neizdomāja, nu kā viņi varēja zināt, ka tipa es ar savu mantojumu tīkos esot šausmīgi ļauna, viltīga. Taču es saku, dabūšu to mantojumu.